Labdien, mani sauc Silvija Lejniece. Es esmu bērnu un pieaugušo psihoanalītiķe un Igaunijas un Latvijas psihoanalīzes asociācijas prezidente. Labdien, mani sauc Valdemārs Švarts, un es esmu Igaunijas Latvijas psihoanalīzes asociācijas biedrs, un es esmu arī, protams, Starptautiskās psihoanalīzes asociācijas īstenais biedrs kopš 2011. gada. Labdien, es esmu Aiva Sauka, es esmu psihoanalīzes kandidāte Igaunijas un Latvijas psihoanalīzes asociācijā. Psihoanalīze ir unikāla ārstēšanas metode. Tā ir ārstēšana ar sarunu, caur attiecībām, un tā ārstē dažādus simptomus. Piemēram, mūsu gadsimta vispopulārāko slimību, veģetatīvo distoniju, panikas lēkmes, depresiju, dažādu veidu zaudējumus vai ļoti daudz ciešanu, ko rada cilvēkam iekšējie konflikti. Psihoanalīze palīdz cilvēkiem saprast sevi un justies daudz brīvākiem. Pacients nāk pie terapeita 4 reizes nedēļā. Salīdzinoši ar psihoterapiju, kur tas notiek 1 reizi vai 2 reizes nedēļā, jo ir nepieciešams izzināt gan cilvēku iekšējos konfliktus, gan arī kam par pamatu ir visi simptomi vai visas ciešanas, kas cilvēkam radušies dzīves laikā. Un tas ir apbrīnojami palīdzoši šajā laikā, kad mēs visi ļoti steidzamies. Es teiktu, ka psihoanalīze strādā caur attiecībām. Savu laiku Freids rakstīja Jungam, ka šī metode ir ārstēšana caur mīlestību. Un mīlestība tādā nozīmē, ka ir jābūt vēlmei saprast pacientu un palīdzēt viņam ieraudzīt to, ko viņš par sevi nezina. Varētu teikt, kā viens saprātīgs, intelektuāls cilvēks var kaut ko par sevi nezināt, bet ir tāda lieta, ka mēs par sevi zinām un varam analizēt tikai apzināto daļu. Un, lūk, psihoanalīze ir tā metode, kas nodarbojas lielākoties ar pacienta zemapziņu. Kā jūs jau droši vien zinat, psihoanalīze ir salīdzinoši ar citām terapijas metodēm intensīva terapijas metode. Tas nozīmē, ka tā ir piemēram 4 reizes nedēļā. Parādās jautājums, kādēļ šāda intensitāte būtu nepieciešama. Un te mums droši vien jāpasaka tāda situācija, ka cilvēks atnākot analīzē bieži vien piedāvā to simptomu vai to situāciju, kas viņam ir traucējoša, nezinot to, kas patiesībā stāv aiz šīs simptoma. Un viena no būtiskākajām psihoanalīzes idejām ir tieši tā, ka izveidojot šīs intensīvās terapeitiskās attiecības, rodas iespēja panākt to, ka šis cēlonis parādās caur šo attiecību prizmu, kas kļūst tādējādi par ļoti vērtīgu terapeitisku instrumentu. Runājot varbūt par pētījumiem, kas ir mūsdienās svarīgi, protams. Bija jautājums, kas tad patiesībā ļauj izjust terapeitiskas izmaiņas arī pēc terapijas noslēguma. Un viens no tādiem būtiskiem parametriem parādījās tas, ka intensīvas terapijas, tātad terapijas, kas ir pietiekami ilgstošas un arī pietiekami intensīvas savā terapeitiskajā darbā, ir tieši tās, kas nodrošina labus terapijas rezultātus arī pēc terapijas beigām. Un tas ir viens no tādiem acīm redzamiem kritērijiem, kāpēc psihoanalīze ir nozīmīga arī mūsdienās.